Parādīšu, kā var strādāt ar krāsainiem Petri tīkliem. Izveidosim pirmo elementu – vietu, jeb place. Atribūts virs vietas augšā ir vietas krāsa. Tagad izveidosim savienojumu ar pārēju, izveidojam to un izveidojam savienojumu. Parādās uzraksts DAT. Tā ir izteiksme, kas reprezentē marķieru krāsu un vērtības, kas tiek pārnestas Petri tīklā. Tagad izveidosim dažus marķierus šajā vietā. Novietosim, piemēram, 3 marķierus. Izvēlēto vērtību korekti apstiprināt ar taustiņu Enter. Pēc tam Apply, checkmarking. Ja mēs redzam, ka marķējuma definīcija ir korekta un ieraugām 3 marķierus vietā, tad mēs varam spiest OK. Saglabājam failu un startējam animācijas procesu. Animācijas process parāda, ka pa doto arku pārvietojas marķieri un tiek absorbēti ar pārējas palīdzību. Izslēdzam animācijas procesu un apskatāmies uz elementiem, kas atrodas uz formas. Uz formas atrodas 2 atribūti, kas saistīti ar vietu. Dot ir definētais datu tips konkrētai vietai. 3 prim nozīmē, ka šajā vietā atrodas 3 atļautā datu tipa elementi. Lai sistēma būtu korekta, apzīmēsim vietu, piešķirsim nosaukumu, piemēram, vietā, apply OK, un arī pārēju apzīmēsim, teiksim, transition A. Okay. Tagad ir redzami atribūti, kas raksturo krāsaino Petri tīklu vietu un arku, kas savieno vietu ar pārēju. Vietas atribūti ir vietas nosaukums, vietas datu tips un marķējums, jeb dati, kas atrodas dotajā vietā. Arku, kas savieno pārējo vietu ar pārēju, raksturo izteiksme, kas tiek uzdota atsevišķā tabulā. Un šī izteiksme ir vai nu mainīgais, vai konstante, vai funkcija. Pārēju raksturo pārējas nosaukuma atribūts un atribūts guard, kas regulē pārējas aktivēšanas nosacījumus, par kuriem parunāsim kādā citā nodarbībā.